Cilvēks sēž, to viņš
Kungs, Dievs, svētais gars, mēs tevi iesaucam, lūdzam un aicinām. Nāc un svētī tu mūsu savu vārdu patiesībā, jo vienīgi tavu vārdu ir, bija un būs mūžīgā dzīvība, patiesība un pāri visam tava mīlestība. Amen. Šodien ir mūsu tautas 1949. gada 25. mārta traģēdijas atcere, jau 73. Tā joprojām ne tikai uzdod jautājumus, bet arī izraisa tīri cilvēcisku sašutumu. Šodien tā sakarā grib dot vārdu politrepresētajam 41. un 49. gadā izsūtītajam Ilmāram Naģim. Savā grāmatā ne mēs tos laikus izdomājam, viņš kā viens no daudziem jautājumiem. Kā kaut kas tāds vispār varēja notikt 20. gadsimta vidū? Un pats arī atbild. Krievijā notika. Krievijā notika. Es tieši vēlos uzsvērt šo viņa atbildi. Krievijā notika. Un viņš turpina. Paies gadam aizmirstīsies, ja aizies paudzes, ar kurām tas notika. Bet jaunās paudzes vairs neticēs, ka kaut kas tāds vispār varēja notikt 20. gadsimtā, nerunājot jau par arestiem izsūtīšanām. Neticēs. Ja tie, kas tos laikus piedzīvoja, nestāstīs, nerakstīs, vai citādi to visu nebūs iemūžinājuši. Un Ilmārs Naģis pats ir daudz darījis, lai viņa pieredze būtu pieejama nākamajām paudzēm. Šodien, kad ir pagājis jau mēnesis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, visa pasaule redz, ka tā diemžēl ir sagādājusi jaunu, vēl vienu no ļoti daudziem savas agresijas piemēriem. Tas liek jautāt un meklēt atbildes par pašas Krievijas kā valsts būtību, gan tās PSRS, gan šodienas rašistiskajā veidolā. Par pirmo Ilmārs Naģis saka, Krievu vara brutāli, aziātiski, šovinistiski stulba, bet laikam neviena cara valdīšanas laikā šī vara nav bijusi tik ļauna, tik divkosīga un bezjēdzīga, kā vara par komunismu devēta. Bet, kas svarīgāk, autors atsauc atmiņā pēckara pirmos gadus. 1947. gada pēckara Latvija bija leģionāra Latvija. Gaisā vēl pirmoja kara atskaņas un leģionāru slavu. Visā Latvijā un arī Sibīrijā skanēja leģionāru dziesmas. Es apskaudu puišus, kas bija karojuši pret Krieviju. Viņi vismaz kaut ko bija darījuši Latvijas labā. Leģionāri bija tautas mīlestība, tāpat kā savā laikā vecie latviešu strelnieki. Vienalga, vai viņi būtu karojuši kopā ar vāciešiem, turkiem, hotentotiem vai aplāsiem, viņi bija karojuši pret Krieviju. Un šīs simpātijas ir saglabājušās līdz pat šodienai. Pārāk lielu ļaunumu latviešu tautai ir nodarījusi Krievijas impērija. Nesalīdzinām lielāku ļaunumu nekā Vācija. Atcerēsimies, vairāk nekā 4000 latviešu leģionāri turpināja cīņu pret sarkano mēri arī pēc PSRS Vācijas kara beigām. Vācijas kapitulācija nebija viņa kapitulācija, jo tās karš nebija mūsējais. Mūsējais turpinājās vēl 11 gadus jau kā nacionālo partizānu karš, un tas bija mūsu tēvijas karš. Un tieši lai to apspriest, tad arī notikās šīs 25. mārta deportācija. Autors rūpīgi atzīst, karot man nenācās. Es biju starp tiem, kas kā jēru uz kaušanu tika sadzīti lopu vagonos un aizvest uz Sibīriju. Kā gan baisās deportācijas varēja notikt? Drīzāk jājautā, kā gan tās varēja nenotikt? Krievija taču. Proti, ja ir ļaunums, kā gan tas var neizpausties, ja līdzās jums dzīvo bandīts vai tiešām neietīsieties apdraudēts,
Bet ja līdzās mums ir milzu lielvalsts, kurā varu uz gadu desmitiem ir sagrāvuši noziedznieki un izveidojuši pandokrātisku režīmu. 18. martā Lužņiku stadionā Maskavā Irānas puķens, atzīmējot Krimas aneksijas gadadienu, sacīja uzrunu. Tā bija tukša un bezjēdzīga Krievijas propagandas klišeju atgremošana. Viņš bezskaunīgā kārtā uzdrošinājās par piesaukt svētos rakstus. Un te nu jāsaka, pats piesauc par sevi Dieva Dievs. Jo nu svēto rakstu patiesības attiecas uz viņu un viņa režīmu vistiešākajā veidā. Vienu vēstu par viņa likteni jau dzirdējām, nepievienoties. Dievs neļaus atsmieties, ko cilvēks sēž, ka viņš ir ļaus. Un otri iespējams norāda uz veidu, kā tas īstenosies. Proti Mateja evaņģēlijā ir sacīts, kas nokauj ar zobenu, to nokaus paši par zobenu. Un parasti to pārfrāzē kā, kas zobenu pacer, no zobena arī kritīs. Mēs kopā ar pārējām pasauli bijām priecīgi pieredzēt padomjas straujas sabrukumu 91. gadā. Tas sniedza milzu gandarījumu un vēsturiskās taisnības uzvaras gandarījumu apziņu īpaši jums represētiem un deportētiem. Bet tā niedīgais es sakāvi karā un tāpēc arī izpalika Nirnberga divi. Tikai tiesa pār kara noziedzniekiem un tai sekojoša dekomunizācija spētu līdz galam iznīdēt komunismu ļaunumu. Taču tā kā tas nenotika, tad revanšisms un impērisms Krievijā pēc padomjas sabrukuma neiztuva. Tas dziļi sēž pašā šīs tautas mentalitātē. Kopā ar vēsturisko mazvērtības kompleksu un apliecības apziņu tas veido īpašu Krievu tautas psiholoģiju. Bet ļausim par to runāt par šiem Krieviem. Jau 19. gadsimta Krievu domātājs Pjotrs Čādājevs rakstīja. Vēsturiskā pieredze tieši mums nepastāv. Paaudzes ir aiztecējuši bez kāda labuma mums. Skatoties uz mums, varētu sacīt, ka vispārējais cilvēcības likums ir atcelts attiecībā uz mums. Vienīgi pasaulē mēs neko neesam devuši pasaulē, neko neesam tai iemācījuši. Mēs neesam ienesuši nevienu ideju cilvēces ideju masā, ne ar ko neesam veicinājuši cilvēces prāta attīstību, un visu, ko esam guvuši no šī progresa, esam izkropļojuši. Krievu disidenti Valērija Novatvorskai 2008. gada intervijā sacīja, ka Krievija kā ļaunuma impērija ir veidojusi pirmkārt ordas tradīciju, kuru raksturo bezjēdzīga iekarošana, ekspansija, kā arī bizantiskā tradīcija ar tās Cēzara aprisma politisko iekārtu, proti apspiestā tauta apakšā, despots augšā. Šīs tradīcijas nekā nebija labvēlīgas valsts demokrātiskai attīstībai. Nemitīgi agresīvā ekspansija un totāla necieņa pret cilvēku, vienalga savējo vai svešo, joprojām raksturo Krievijas impērisko mentalitāti visos tās sabiedrības līmeņos. Vai Krievijai trūks zemes? Tās taču viņam ir nekā. Vai Puķinam trūks varas? Kad tās viņam ir bijis pietiekami? Atcerēsimies Krilovu fabulām Vilks un Jērs. Vilks tā dēstīja savu predaru. Tu esi vainīgs, ka es gribu ēst. Sengrieķu vēsturnieks Mutaras teica, nav briesmīgāku zvēru par cilvēku, kad viņa aiztībā ievienojas varu. Un šī kara iemesli ir vairāk. Vispirms tās ir bailes no demokrātiskās Ukrainas līdzās. Tā kā paraugs demokrātiskai un uz rietumu vērtībām orientētai sabiedrībai apdraud paša Puķina tirāniju. Tāpēc arī Krimas aneksija un divas Lugangalnijas. Tas efektīvi liedza ceļu Ukrainai uz NATO. Un zaudējis sakars ar īstenību pagājušā gada decembrī diktators nekautrējās faktiski pieteikt ultimātu NATO, pieprasot tai atkāpties līdz 97. gada robežām. Ņemot vērā, ka NATO taču ir rietumu civilizācijas aizsardzības organizācija, sapratīsim, ka ultimāts bija adresēts pašai rietumu pasaulē.
Faktiski tas ir izaicinājums uz Trešo pasaules karu. Pētnieki aizvien skaļāk un argumentētāk runā, ka Krievija ir fašistiska valsts. Tā ir viens diktators, Fīrers, kura absolutivitāte izsaka sauklis. Puķins ir Krievija un Krievija ir Puķins. Ir viena valdošā partija, vienotā Krievija, pārējais ir tikai pseidopartijas, demokrātijas simulēšana, citādi domājošo vajāšana, nogalināšana, neatkarīgo mēdīju likvidēšana, tautas iebiedēšana ir jau Krievijas ikdiena, šovinistiska, ksenofobisks, izolacionistiska ideoloģija Krievu pasaulē, kur uzskata, ka tās uzdevums ir, tā teikt, savākt Krievu zemes un denacificēt kaimiņus. Šo attieksmi raksturo klaišs šovinisms. Visi citi ir Krieviem pakļaujumiem, apkārt ir neizdevušās valstis un nepilnvērtīgas tautas. Totalitārisma propaganda, ekonomikas militarizācija, brīnumu ieroču reklāma, kara histērija. To visu redzam. Tātad abriegot KF vairs nenozīmē Krievijas federācija, bet gan Krievija fašistiskā. Krievu rakstnieks un publicists Dmitrijs Bikovs saka, ka Krievu fašismu raksturo valda būtu sliktā. Lietot maizliektas ieročus pret Ukrainas civiliedzīvotāju, balto fosforu, kasēšanu vakumu bumbas, laukveidu bombardēšanu, pārvēršanu grupās pilsētas, šaubu skolām, bērndārziem, zemģiem, namiem. Tas ir nieks. Krievalodīgās pilsētas Harkiva un Mariupoli tiek nopostīts kā atriebība par to, ka tās nesveicina savus atbrīvotājus. Nesen WhatsApp aplikācijā saņem tādu ironisku stāstu, it kā no Sergeja Lavrova. Citēt. Šodien ielauzos savu kaimiņu augšējā zirgu, kārtīgi piekāvu viņus, arī bērnus, salauz visas mēbeles un aizdedzināja viņu darbskapā. Es zinu, ka tas jums izskatās nevisai saprotami, bet man vienkārši nebija citas izvēles. Viņi taču jebkurā brīdī varēja noliekt manu dzīvokli ar ūdeni. Es pats redzēju, ka uz viņu dzīvokli iet ūdens caurules. Krievijas vēsturiskais un mazvērtības komplekss tiek kompensēts ar izaicinošu bezkaunīgu attieksmi leksiku. Tās vēstnieks Zviedrijā Viktoras Tatarincevs intervija izdevumam Aftonbladet sacīja mums uz rietumu sacījumu. Analītiķi vēsta, ka Krievu mentalitāte ir būt lepniem par to, ka viņi var draudēt visai pasaulē ar kodolu karu, lai arī paši dzīvo atkritumu bedrē. Krievija savu valsts varenību asociējas ar tās raķešu lielumu. Lūk, šīs tautas galvenais pašcieņas faktors. Krievu vēsturnieks Igors Buņišs savā grāmatā 500 gadu karš Krievijā saka, īpašais Krievijas ceļš, par ko pēdējā laikā tiek daudz runāts, ja arī eksistē vispār, tad galvenokārt ļoti savādās attiecībās starp varu un iedzīvotājiem. Attiecībās, kuras nevar raksturot citādi kā vien kara stāvokli, nemitīgs karš visām mūsu zemes vēstures laikā. Atcerēsimies, ka Puķins nāca pie varas 99. gada septembrī, sprīdzinot mājas Maskavā, Volgodonskā un Buļnavsā. Šajā terorātā apsūdzot čečenus un ar šo īgānstu iestājoties iestāva otru Čečenijas karu. Krievijas propaganda šodien efektīvi zondē savu tautu. Televīzija dod gan nebijušas iespējas. Ukraiņu blogeris Dmitro Gordons saka, ka Krievija ir ģenētiski verga, jo PSRS laikā norisinājās cilvēku negatīvā apmasa. Labākie aizbrauca, vai tos izšāva, sliktākie uzvarēja labos un sliktie laika pasaulē sliktos. Dīvaini. Puķins pats šodien faktiski īsteno rusofobistu politiku, jo viņam kleptokrātiskais režīms balstās uz silvikiem un oligarhiem, kuriem ir daudz plaši un plaši izsaka valsti, bet lai novērstu tautas uzmanību no nabadzības un atpalīdzības, dar senais padoms par ātru, uzvarošu karu. Šī tā saucamā spēcoperācija ir iecerēta kā militāra pastāja uz Ukrainu, kur viņus veiks kā atbrīvotāju no nacismu. Bet šeit režīma būtība,
proti Zagļu vara nostrādāja pret viņu pašu. Armija izrādījās izskatu. Naudu aģentūras vervēšanai Ukrainā aizgāja FSB ierēdņu kabatos. Bruņotajos spēkos valda Krieviem tradicionālais barbaks, loģistika, jeb katrs kritikas, komandas kontrolas sistēma neefektīva, karavīru morāla zema, jo viņi saprot, ka tiek izmantot kā lielgabalu gaļa. Ir dezertēšanas un tur pārēšanas un represē gadījumi. Ir pieejami video, kurā redzami ļoti jauni nosaucumi, kuri apgalvo, ka tikuši maldināti. Virsnieki pat atzīst, ka ja varētu 90% no karavīriem nodegt ieroči un atgriezties atpakaļ savās mājās. Tiek saņemts par ziņas, ka pat gaisa desanta vienībās ir parādījušies īši pašsaprotošanās gadījumi. Veselas vienības atsakās braukt uz Ukrainu, vai jau esot atsakās karot. Un tas bieži vecākos virsniekus pašus rādīt piemērs, dodoties uz priekšējām līnijām un bieži tur arī krītot. Dzīvību ir zaudējuši 5 krievu ģenerāļi un 13 pulkveži. Krievi ir zaudējuši 530 tanku, savukārt Ukraiņu tanku skaits uz Krievu rēķinu ir pieaudzis par 43. Bet ne tikai Ukrainai viena karš draud ar humanitāru katastrofu. Karš pašai Krievijai izmaksā 15 līdz 20 miljārdiem dolāru katru dienu. Bezprecedenta ekonomiskās sankcijas sola drīz sagraut Krievijas ekonomiku pavisam. Pie mums pēdīgs slavenais Krievu žurnālists Aleksandrs Nevzorovs atzīst, Krievija ir orientēta uz to, lai tajā vienmēr valdītu jaunums. Jau sāk pusītēm runāt par Krievu tautas vainu, līdzīgi kā pēc Otrā pasaules kara runāja par vācu tautas vainu. Krievu politologs Nikolais Petrovs saka šādi: šo vainu nes visi Krievi. Es tā skaitā, tāpēc, ka tā ir mūsu valdība, mūsu vadība. Viss, kas notiek, visa šī asins gulstās kā sloks uz visu zemi un gulēs uz ilgiem gadu desmitiem. Vārds Krievs kļūst par sinonīmu vārdam okupants. Atcerēsimies, Krievu vēsturnieks Vasilijs Kličevskis savulaik brīdinājumā. Vēsturi neko nemāca, tikai soda par neapmūtām mācībām. Un redzam, ka Puķins ar savu rīcību panāca tieši pretējo, ko gribēja. Viņš vēlējās pakļaut Ukraiņus no Krievijas ienaidniekus uz paudzēm. Viņš gribēja atgūst NATO pēc iespējas tālāk no sevis, bet no jaunas tās kaujas grupas ierodas Austrum Eiropā. Tirāns gribēja iegūt sev daudz savienotos, bet no vienīgie tādi ir vairs tikai Baltkrievija, Eritreja, Sīrija, Ziemeļkoreja. Viņš gribēja iestāvēt pasauli, ir nostādījis to pats pret sevi. Ir labi zinām patiesība, ka kā ir pātrina vēsturiskos procesus. PSRS invāzija Afganistānā bija viens no iemesliem tās saprašanai. Vēsture mēdz atkāpjoties, un daudzas zīmes šodien rāda, ka šis varētu būt tieši šāds gadījums. Tā būtu kolosāla iespēja visai cilvēcei beidzot atbrīvoties no jaunu impērijas. Tai vajag atņemt kodolieročus un denazificēt to. Krievija no laika gala ir bijusi arī tautu cietums, kas ir apspiedusi un nīcinājusi tās. Šīm tautām beidzot vajag ļaut iziet no turības. Ir arī veseli apgabali, kur ir noguruši no pakļautības Kremļa. Pēc nesenās socioloģiskās grupas reitingas aptaujas datiem 93% Ukraiņu tic uzvarai un 89% ir pret pagājumu pamieru ar Krieviju. Ukraiņa šobrīd ir varonīgs paraugs visai Eiropai. Šī valsts šobrīd ir rietumu priekšpostājs un tās sākas slava Ukraiņai un varonības slava ir kļūst par tās ticības apliecību, jo ir apliecināts ar tās aizstāvi, karavieru un civili iedzīvotāju asinību. Tā ar savu varonību un visas tautas pretestību ir kļūst par visu normālu cilvēku nesalaustu, nepakļautu protestu valsts pret tirāniju. Ukraiņa šodien pārstāv tās vērtības, kuru dēļ cietāt mums toreiz pirms 73 gadiem. Savu tautību, patriotismu, valstisko pašapziņu, ticību un beidzot vienkārši
Pirmās runājas par savu bērnību rakstīja šādi. Mēs bijām uzvarētāji bērni. Mēs zinājām savu vēsturi un bijām lepni par to. Mēs bijām lepni par saviem tēviem, kas vēl nesen bija pazinuši no mūsu zemes, gan vācieši, gan krievus. Tikai 20 gadi bija pagājuši, bet uzcelt bija brīva un skaista valsts. Pagāja vēsturē sadīdzinoši neilgs laiks. Latvija 50, Krievija 70. Bet Dieva un vēstures tiesa sacīja savu nepielūdzamu spriedumu pār PSRS. Pastāvīgos apkarošanas un represijas sistēmu. Mēs nezinām, kad un kā norisināsies nākamā Dieva tiesa pār Krieviju fašistisko, bet visas zīmes jau rāda uz to. Ukraina nosargās savu valsti pret orku invāziju, un viņi bērni būs uzvarētāji bērni. Bet kas pasargās Krievijas fašistisko režīmu pret Dieva tiesu? Nepievienotīs. Dievs neļaus apsmieties, ko cilvēks sēja, ko viņš arī gauns. Kur nu vēl, ja sēja vesela valsts? Tautā tas ir pārfrāzējies par vēju sēsi, vērta klausa. Lai šī vērta tagad ir attīra cilvēks no ļauna, kas ir sagādājuši, lai tik daudz sāpju, ciešanu, asaru un asinu, jo pēdējais vārds vēsturē pieder Dievam. Mēs jūs visi esam to redzējuši un cerams, ka redzēsim atkal ļoti drīz. Svētie raksti, kuras uzdrošinājās citēt tirāns, noslēdz ar vārdiem. Tiešām es, proti Dievs, nāku drīz. Nāc kungs, vēstures kungs, spēkā un patiesībā. Nāc kungs, nāc drīz. Izcīnīt cilvēku dzīves grūtības, tika nodots
un svešas varas apcietināts, nepatiesi apsūdzēts un bez vainas notiesāts, ciešanu pilnai nāvei. Tomēr piepildījums savas cilvēces glābjošo misiju, Dievs spēkā augšanā cēlies. Palīdz arī Ukrainiem pastāvēt un uzvarēt, un tad arī augšanā cels savu valstu ar jaunu spēku. Palīdz uzturēt cilvēcisku nespēku, bezcerību, vienību un izmisumu. Palīdz uzturēt kopā savu cilvēcību, pat necilvēcīgos apstākļos. Palīdz paturēt prātā, ka tu esi visas sāpes un kāds, nevis tas agresors un kaimā vēla. Lai arī varmācīgi piesavināta noteikšana par miesu un fizisku dzīvību, taču nevienam nav noteikšana par dvēseli un uzticību Tev. Tad, kungs, piedod arī mūsu grēkus. Tavā uzvarā par nāvi un Tavā augšanā celšanās notikumā. Latvijas skatīja arī savu cerību, tik kā neiespējamo, pārbraukšanu savā dzimtenē. Arī mūsu tautai rūpēm saprotāt, tomēr dod gudrību saskatīt, ka mēs kā tauta esam spējuši ne tikai izdzīvot un pārcīnīt noderīgos zaudējumus, bet arī atzīt un atjaunot valstiskumu, bet mūsu kustītāja impērijai palika sāpēt. Mēs šodien mums lūdzam, svētī katru no mūsu un visu mūsu tautu. Sūti katram Tavs vārdā, lai ļauniem ienaidniekiem nav vairs pār mums. Un uzklaus to lūgšanu, kuru pats mums esi mācījis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Dzīvēsim tādu dzīsmu. Pēc tam tas ceļš tā sākās uz kultūras namu, dienu vakarā uz Inškaltas staciju un naktī prom. Kā jums izdevās atgriezties? Man izdevās tā, ka es 55. gadu pavasarī kopā ar vecumām aizbēgu no Sibīrijas. Bez neviena dokumentu, absolūti bez kaut ko. Vecai mammai jau bija pieredze, viņa izsūtīta bija 41. gadā, viņa aizbēga 46. 49. ar mums kopā aizvērt vēlreiz, un mēs 55. gadā atkal aizbēgam. Nu, pa man sāk rosināt lietu, un beigās es dabūju zināt, kāpēc. Man bija jāsaņem 56. gadā pass, un man Limbergas medicīnas priekšniecība, es nezinu, kurš vai pasa galvas tur bija, nedeva pasu uzreiz. Viņš saka, lai brauc mājā, būs dokumenti kārtībā, mēs jūs paaicināsim. Un tad, kad 90. gadā, un pēc mēneša man pasauca, un es dabūju pasu un paliku. Kāds jums bija sajūtas atgriežoties? Kauz? Sajūtas, kad atgriezāties dzimtenē? Nu, sajūta jau... Nu, es nostāstīšu to līdz galam to stāstu. 90. gadā es dabūju zināt, kāpēc man bija pēc mēneša jābrauc pēc pasa.
jo Limbažas priekšniece bija uzrakstījusi Novikam ziņojumu par mani, ka es nelikumīgi ir ieradies no izsūtījuma. Un Noviks bija uzlicis rezolūciju augšējā kreisajā stūrītī Voзвращение считаю нецелесообразным. Tas ir atgriezt atpakaļ uz Sibīriju nav mērķiecīgi. Bet Sajūtas, zināt, grūti aprakstīt. Pirmkārt, jau, teiksim, ar vienaudžiem tiekoties, es visu laiku runāju krieviski, viņi man nesaprot. Kaut gan es latviešu valodu arī zināju, bet pieredzes tā bērnu starpā bija, ka viss krieviski notikās. Tā ir. Šogad nav īpaši emocionāli, kaut vai raugoties uz to, kas Ukrainā notiek? Tas, kas notiek Ukrainā, tas ir vispār. Es nesaprotu pasaules špico galu, nesaprotu kaut to, teiksim, to, kāpēc Krimas tilts nav uzspridzināts. Tāda pati slepkavība jau bija 40. gadā. Tieši tā. Tieši tā pati ienāca Krievs un slepkavoja. Represēto biedru vadītājs Jānis Lapiņš. Pastāstiet to savu ģimenes vēsturi, kā jums Par bija? savu ģimeni, kā izveda. Tad ir kāds stāsts. Sāksim ar to, ka mūs izveda no Rīgas un aizveda uz Ropāžiem. Visus no Latvijas, tas ir no Rīgas, veida tikai uz Ropāžiem, no Pārdaugavas, visu, nekur citur ne. Tagad grib iestāstīt, ka veda no Šķirotavas. Pat Vējonis toreiz prezidents bija. Stāstiet taisnību, viņam meloja acīs skatoties. Mēs gribam taisnību. Es izgudroju šitos sauksmus, es varu stāstīt, kā galvas sašķaidība. Bet, kad jāiet gājienā, 20 gadu atpakaļ, es to izgudroju. Pirmais, pie kā bija jāgriežas pie Eižena Upmaņa. Tā bija pirmo atļauju iet gājienā. Un tā es 20 gadus cīnos, eju te uz gājieniem, kā mani traucējuši. Jūs nevarat iedomāties, cik uz gadus gāja labi. Pat, kad te bija Pauvas josla, savu domas apakšu, varat iedomāties, savu domas apakšu, mēs iegājām, bet to gal izgājām. Cik jums bija gadu, kad jūs Man bija 12 gadu, Tērbats ielā gāju skolā. Un tagad ir Krievu skola, bija 30. pamatskola, tagad ir 40. Krievu skola. Iztaisīts tā, ka gāja pa skolu iekšā pa durvīm, un bija sveiki. To sašķaidīja, mums lika plāksnes, lai neko nezinātu. To nevajadzētu stāstīt. No Blaumeņa ielas 29 paņēma, papu pratināja. Vieniem kā ienāca, ka mēs saulīte leca. Kur ir sieva ar pārējiem bērniem, mēs 5 bērni bijām. Noslēpa pārējos, tikai es ar māsu biju. Jo nākošā dienā, es gāju 4. klasē, māsa gāja 3. Nākošā dienā 25. vajadzēja liecības saņemt. Tā mēs jau būtu uz Langstīgiem, kur mēs pārējie bija noslēpti. Kur ir sieva ar bērniem pratināt. Es saku, nošaujiet, bet neteikšu. Un tā mūsu veda kā pēdējos, aizved uz Ropāžiem kā pēdējos. Tur iekrāna iekšā, vairāk nepieved nevienu. 2 stāvos stūma, variet iedomāties cilvēkus 2 stāvos stūma. Un tagad savu restēm vairs neko nevar redzēt, kas tur būs. Bet es jau 20 gadu, ko es saprotu 4. klasē, visi saka, es kad paskat limuzītes, viņus lācis izkāpā ārā. Tā viņš pierakstīja un aizbraukt, un tad sākām kustēt. Līdz Amūriem vēda 21 dienu, variet iedomāties, 21 dienu, 3 nedēļas. Apstājāmies tādā pļavā, visi lai iet sevis pēc, tai pļavā. Brīslis tā caur, pēdējais ir līņķu vagons. Variet iedomāties cilvēkus, kas nomiruši. Un tad 12 gadu šausmas asinājā, baltiem palagiem, grādīs spriež iekšā un šaida galvas. Tā kur bija teikti, kā dienā vai kāds nav dzīvs, bet ierakst nevar no zemes sasalus. Es varu stāstīt, un kā tas ir. Kāpēc tagad neatzīmē, kad no Ropāžiem veda mums mīļie cilvēki? Kā jums izdevās atgriezties? Atgriezties, paps bija tik gudrs, ka viņš strādāja dienu un nakti. Viņi tā kolhoznieki nesaprot, rakstīt nemāk, jūs varat iedomāties. Tur ir iznīcinātas vietējās tautības, kas tur dzīvoja. Piemēram, Amūra, Zējevs, tur mēs dzīvojam. Kas ir Amūra? Vietējie, kas bija iznīcināti Čornaja vadā, ir Amūra. Jūs to nevar pateikt, jo nav vairs to. Visi ir izsūtīti. Jūs visā ģimenē izdevās atgriezties? Atbraucu pēc tam Latvijā, bet mamma ar pārējiem palika Latvijā. Neteica, kur ir 8,5 gadi mamma bez pieraksta dzīvoja. Un kad jau mēs atbraucām, tad viņa aizgāja pie Maculēviča, milicijas priekšnieka un nolika savu pasu uz galdu. Saka, kas būtu, ja būtu noķēruši? Nu jā, grāk, tā būtu sots, bet tagad jau nekas, tagad izdeva jaunu pasu. Tad jūs satikāties pēc tiem gadiem? Mūsu sagaidīja, ka mēs atbraucām.
8,5 gadi nebijām redzējuši. Tagad iedomāties. Un tagad mums iet uz priekšu. Pateicoties Ukrainai, mēs sākam vieglāk runāt. Mums neļauj gājienā iet, mums aizklāja šito karogu divās stadās un neļauj iet gājienā. Mācītājiem, 2 mācītājiem pat neļauj pieiet pie brīvības pieminekļa. Astrids Freimanis tāds. Kur tas redzēts? Un saprotiet, mācītājs grib iet runāt, tad prezidents nobrāc. Resnais paņem mikrofonu un aizsniedz. Varbūt, ka šodien netraucēs tā. Bet kā jūs sauc, kāds jums bija tas stāsts? Mūsu biedri. Es esmu Helija Šlihta, uzvārds, protams, man bija Hendriksone. Mēs dzīvojām Igauņu biedrības namā. Un mans tēvs jau tūlīt 46. gadā bija apcietināts par to, ka viņš vācu laikā neaizbrauca uz Krieviju, bet palika te un strādāja pie vāciešiem. Tad viņa aizsūtīja uz Vorkavu, iedeva uz Vorkutu, iedeva 15 gadus. Un mūs, kā bija rakstīts, nacionālistu ģimeni izveda. Cik jums bija gadu? Man bija arī tāpat kā viņam gadu jaunākais. 4. klasē gājām, un gājām 4. Man tur palika, vasarā man palika 11 gadi. Tur palika, jā, es gadu jaunākā esmu par viņu. Tā māte, brālis.
šeit ir dažas jautājumus. Jūs te katru gadu nākat uz ziedu nolikšanu? Man jāatzīst, tas tā. Nedzirdat labi, ja? Jā, ne visai labi dzirdi, bet... Vai katru gadu nākat šeit uz ziedu nolikšanu? Ne, no es esmu vai ne, es esmu represēts vai ne, bet Nacionālā pretošanās kustība, jā. Un šogad es gribētu teikt tikai, ka es esmu priecīgs par to, ka ir kalendarī atzīmēts, vai ne, Nacionālās pretošanās kustības diena. Jo par to es ilgi un dikti runāju gan visu Latvijai, gan Tēvzemu brīvībai, gan LNNK, gan visu cauri, vai ne, arī iepriekšējiem prezidentiem. Un šoreiz Levits vai ne vienkārši viņu ir ielicis, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo nākošās paudzes varēs redzēt, ka nav cilvēki gulējuši, bet ir Nacionālā pretošanās kustība notikusi. Paldies par ideju. Paldies, Lielas. Paldies. Sajūta, ja Krievijas agresija turpināsies, tad tas NATO soldījums neattieksies pat uz šo, uz NATO teritoriju, ja neattiec uz Ukrainu. Juridiski viņi saka, ka NATO atbilst tikai par teritoriju, kas ir viņas alianses, nevis ārpus. Jūs esat brīvā. Nāk 30 un daži tiek veto. Ko vēl mēs varam? Tiesāja kādas tribunāls, tiesāja par to, ka gribēja gāzes padomu varu jaunības maksimālismu. Un aizstāvēju, tas bija vidusskolas laikā, aizstāvēju tos, kad izvērtā 49. gadā. Un tas mums bija protests, jaunībā. Mēs visi varējām, bet mūs nogāz uz 10 gadiem. Vai tagad ar to savu cīņas sparu jūs varat izskaidrot cilvēcīgi, kur dzimst tāds cīņas spars, kāds šobrīd ir dzimis Ukraiņu tautā? Netaisnība. Gadu simtiem netaisnība. Tāpat jau latviešu tauta tā kā arī cietusi. Gan mūžnieci, gan viss. Tas ir viens. Un otrs, ka es teikšu, audzināšana. Jo, teiksim, vecais tēvs bija skolotājs un skolas direktors. Un viņš mācīja to labestību. Un es domāju, ka tas ļaunums, kāpēc viss šitas notiek, tāpēc, ka tas ir jauno, es domāju, neaudzinātība vai arī nesaprašana, ka tas tikai ar mīlestību var panākt kaut ko. Jūs toreiz rīkojāties drosmīgi, un tas nebija tautas vairākums, bija arī tādi klusētāji. Šobrīd drosmīga rīcība ir Ukrainā, bet šeit, Eiropā, mēs esam klusētāji vai tādi, kas rīkojas? Ir cilvēki, kas ir izmisuši, ka mēs varam darīt vairāk, bet nedarām. Nē, es domāju, ka mēs domās esam ar Ukraiņu tautu. Tur nav šaubu. Tad jau es nezinu, kam ir jābūt, ja šito kāds atzīst, ka tas ir pareizi. Jā, domās es laikam jums piekrist par 200%, bet citi saka, ka mēs varētu rīcībā kaut ko vairāk. Vai jūs prasītu, kā Latvijas pilsonis, kaut ko vairāk no savas valsts līderiem vai no Eiropas līderiem, kuri tad, ir uzrunāti jau vairāk reizes no Ukrainas, piemēram, prezidenta puses? Tagad jau, kad man ir 90 gadi, es neņēmos spriest, ja es skatos, Ants, arī jūs to programmu, jā. Un tīri labi, man patīk, kad uzdod tādus jautājumus, kad politiķi ir spiest atbildēt.
Nu, tāda. Bet jūs pati neaizdomājaties kādreiz, vai mēs esam izdarījuši visu maksimumu, jo tā mēs sev vismaz sakām. Tas, ko šobrīd izcīna Ukraina, faktiski ir cīņa arī par Latvijas neatkarību. Es domāju, ka tas ir ne tikai par Latvijas, es domāju, tas ir par visu Eiropas. Bet ko darīt? Man liekas, pat visgaišākie prāti to nezinu. Jo tādam ļaunumam pretim turēties nezinu, jo ievainots zvērs ir, kā saka, tāds viņš šodien ir. Es tikai nelaidu visu. Jūs toreiz cīnījāties pret komunismu neģēlībām. Šobrīd tās, tajā valstī reiz dzimušās nelēģības tiek vairāk saukts par nacistu neģēlībām. Sanāk, ka tā ir sintēze, komunisms ar nacismu sintezējies pa šiem gadiem? Domāju, ka viņš nekur nav zudis. Tāds bija Hitlers, tāds bija Staļins un tagad ir turpinājums. Nekur tak nekas nav zudis. Un to tak mēs visu laiku jutām arī cauri, kad bija pat tā savā laikā latviešu valoda. Kāda tur suņu valoda? Vai tā drīkst, ja tu gribi mierīgi sadzīvot? Tas ir viens. Un otrs tā netaisnība, kas jau notika izvedot cilvēkus gan 41. gadā, gan 49. Uzreiz bija siltās gultās, jau bija piepildīts zari. Kāda var būt, es nezinu. Man trūkst Vai jūs varat tikai savu vārdu vēl atgādināt? Mēs titros liksim vienkārši, kā jūs sauc? Vai man sauc Biruta, bet Jūs vārds esat ar mieru? Nē, esmu ar mieru. Labi, vienkārši rakstam Biruta, viss kārtībā. Vairāk 800,000 cilvēki samazinājušies 30 gadu laikā. 800,000, drīz būs miljons, ka gājuši esam zudumā. Latvieši izceļo no kā? No genocīda, kas šeit notiek. Tā ir genocīda forma. Radīt tādus apstākļus, ka cilvēki paņem savu dzimteni, savu tēvzemi, labāk teiksim tā, precīzāk tēvzemi, jo dzimteni jau te visiem ir, kas te dzimuši. Tāpēc viņi saka, es ar krieviem runājot, mēģinu atgādināt, ka ir tāds vārdiņš atčizna. Viņi tādu neatcerās. Atčizna. Ko tas nozīmē? Es saku, tēvzemi tā ir. Viņi tādu vārdu nelieto nemaz. Viņiem ir roģina visur. Visur, kur viņi dzīvo, viņiem ir roģina. Tā kā mums jārunā ir nevis par dzimteni, bet par tēvzemi. Kur kādu valstu okupē tā roģina? Tā ir roģina, jā. Mēs te esam dzimuši. Tā mums ir teikšana, mums ir tiesības, jā. Parunā Zigurds viss izstāv. Tagad kļūst redzams tieši tas, no kā nacionāli ir brīdinājuši visus šos 30 gadus. Lielākā sabiedrības daļa ar lielu neticību skatījās un sauc tos par nacionālu radikāļiem. Par nacionālu radikāļiem sauc neatkarības kustību, pilsoņu kongresu. Un uzskatīja, ka tas jau ir pārāk, tā kā nacionāla radikāļa aicina. Bet tagad izrādās, ka tieši nacionāla radikāļiem ir bijusi taisnība par Krievu nežēlīgo, plēsonīgo un nodevīgo dabu. Un mēs redzam, ka Ukrainā ir iebrucis nevis Putins, bet visa Krievu tauta varbūt ar 10% izņēmumu. Ja nebūs Putins Krievijā, tad viņa vietā nāks cits, varbūt pat vēl briesmīgāks cars. Tie paši paņēmieni, kas okupēja Latviju 40. gadā. Pilnīgi. Jā, un arī tie paši paņēmieni, kas bija Jānim Briesmīgajam iebrukot Latvijā. Un, diemžēl, latviešu sabiedrība no tā nemācās vai mācās ļoti slikti un nav nostājusies krasā pretstatā pret šo Krievu ietekmi. Šeit ir Latvija, mēs esam Eiropas Savienība, Eiropas valsts. Eiropas Savienība Latvija, bet Ukraiņu karogi sabilti. Šitādu brīnumu, ko? Vēl pie pieminekļa. Pateicu visu daudziem, tas ir uz sirdi. Pie brīvības pieminekļa. Pie Ukraiņu kopienu vai kur jā, tas ir cita lieta. Bet pie pieminekļa. Jo Ukraiņi mums nepalīdzēja savu brīvību izcīnīt. Pareizi. Tieši tā. Jā, un jābūt Eiropas karogam. 21 dienu gaida līdz Amūrai. Tālāk ir Ķīna, vairāk nevar. Apstājas tas ešalons, cik bija vagonu, tā kā līdz turieniem briesmīgs ešalons. Ar šitam pļāva zāva līdz ceļiem. Tupiet visi, tu tagad sevi spēc, tu čurāt kakāt, kā tu saka, ja?
tajā brīdī no pēdējā līķu vagona līķus sviež ārā grāvī. Bet zeme tak sasalūs ar marcību, ja? Katram galvu sašķaida. Man 12 gadiņu, kad tieniņās kā alagos aptīti ar asinīm tie paliek. 5-10 izsviež grāvī sašķaida galvu, braucam tā galvu. To nedrīkst stāstīt nevienu. Nu kā lai to nestāstu, nu kā tas tā var būt? Toreiz aptaisīšu to sētu apkāp, nedrīkst nākt 16. mārts atceraties. Man ir avīzes izgriezts. Kas to pieteica, ka vajag taisīt to sētu, tur ir uzrakstīts. Viņi sēž tur augšā, skatās, kas to parakstīja, ka vajag ziniet, ja? Un pēc tam attaisījuši to sētu, mēs nolikām ziedus. Resnais ar Reibergu pa kapelu staigāt. Lapiņam attaisiet to sētu vaļā. Mēs arī iesim apskatīties. Viņa atnāca. Un te puiši stāv šitādi, kā šitie, bet tavs varīt šeit. Un kā tā varēja sētu taisīt? Viņa parāda šitā. Nu, ka viņa parādīja šitā, nofotografēja un grāmatā uz vāka viņa ir. Nu? Kur tālu meklē? Un tā ir paprast to grāmatu, kam ir. Nevar dabūt. Kā viņa parādīja, kā viņa šitā taisīja. Bet kas tur bija vēl agrāk, cik gadus? Neļāva iet līdz kanālīti, bet iedomāt, varēja iet apkārt kanālīti un šitam kaut kur, tur nedrīkstēja iet. Visi ir Krievu laikā. Bet nevarēja pienākt klāt, cik stingri bija aiztaisīts. Atceros, ka tur bija tā inženieri ielas, kur var iziet pie universitātes. Un cilvēki iet, un viena sieviete ar lielām krizantēmām nāks uz šajiem, laikam kaut kur dzīvot. Tad tas milītis izrāva viņai nosvieta zemē un sašķēdēja kājām tas kurs. Ko mēs esam redzējuši? Mēs esam redzējuši. Ko mēs vēl redzēsim? Strādāju, kad atbraucu no 57. gadā no Amūras, tad cīņā sāku strādāt, iemācījos par iespiedēju. Es skaļi runāju. Sieva saka, kāpēc tu tik skaļi runā? Nu, tad es nevaru klusēt. Šuksti. Es šukstu. Viņi saka, otrā istabā, es tevi dzirdu, ka tu šuksti. Pa telefonu, kā es runāju, visi zinu, tas jau Jānis runā. Jārunā tik skaļi, lai pēdējā rindā dzird. Tā man viena aktrise stāstīja. Kāpēc viņa? Jārunā tā, lai pēdējā rindā arī dzird. 42 gadi nostrādāja vienā vietā Cīņa, kur bija brīvā zeme, par to tēvu izsūtīja. Tad pirms viņu vēl nebija uzcelta tā brīvā zeme, par to Cīņa un tā. Tad viņiem bija tā Elizabete cilvēki, tur viņiem bija. Tavs, ko var stāstīt. Kas tagad tur ir iekšā? Manis atklāja. Grāmatas, cik daudz jau ir sataisīts, cilvēki jau nelasa. Skaista šī nelasājas grāmatas, jā. Kur Cīņa bija, ja? Skaista zāle, divstāvī. Gleznas bija piesas tajā pusē sienā. Kad atbrīvojās, tu biji pie tās, kad tu parakstīji, tu biji no tiem lietas, ja? Gaļādu. Neatceros, visiem nevar atcerēt. Un prasīja, tu tās gleznas, vai kāds ir redzējis, kā tādas gleznas? Es tevi sāstīju. Tās gleznas viņu pauzādīja uz pusē un aizveda projām, Krievi, kad iebrauc. Tik smuki, ka šitā atmoda, avīze, Krievu, latviešu atmoda, skaistas ulmeņi, laikam bildes. Skaistas bildes. Mums tāda sardzīte bija, viņu sauca Cēlāja, uzvārds Cēlāja, tur pretī 17 persija tur dzīvoja. Viņas vīrs bija fotogrāfs pie ulmeņa. Viņai liela kaste tāda bildēja. Viņa saka, Jāni, kur likt, man zem būtas ir paslēptas un tā. Parādīja dažas bildes atmodēja šitie, kas tie. Vai ierod vēl vienas, viņa visu to kastu izvesēja. Un tā brīnaties, kur tik smukas bildes liek tajā žurnālīs. Kad bija barikādas, šitais, nāca pie manis šitais, kā sauc? Škapars. Škapars, tas ir cits stāsts, bet nāca pie manis šitais, tas, kā sauc, abi divi nāca šito viesā. Hanbergs, ja? Jā. Hanbergs un Jakubāns, ziniet, Hanbergs vēl ir dzīvs. Viņš vēl piesaka tos apbalvojumus, ja, tur kaut kā tur stāv. Un tas bija Hanbergs, Jakubāns, Juris, laikam, Jakubāns un Hanbergs. Abi stāv pie 4. mašīnas tipogrāfijā. Jāni ātrāk Cīņu vajag nodrukāt. Viena mašīna mums bija saglabājusies pēc skaita 4. tipogrāfijā. Un, kad bija šitās barikādas, neviena mašīna nestrādāja. Visi automāti, bet šitā bija tāda muzejiska vērtība. Es māku uz viņus strādāt, un ar roku salika. Nav būtliča, kas saliek. Vēl kastes saglabājušos ar veciem būtiem, kur saliek. Tas pīlainis, pilnīgi kolas cilvēks, pīlainis. Viņš salika to Cīņu ar būtiem. Un tagad tāda Dzīdriņa kampusa, viņa bija Strazdiņa Dzīdra, aprecējās kampusa Dzīdra. Vienīgā pielicēja, kas māca pielikt. Viņa pieliek un tā. Hanbergs ar Jakubānu
Tā, ātrāk, kā čupiņa sadrukāta, saloka, un es šitam deģina piemineklis. Un tās liepas, un tur šāva atkal uz turiem, kā tur bija. Izdala tās cīņas, visi lasa tās cīņas. Šis skrien atkal vēl. Tagad beidzam, es atnāku skatīties, kā tiek. Iedeva man to barikāžu to. Bet šitie sarakstīja, un šitais un visi apbalodīgi un tā. Kad jūs redzētu, ko es esmu visu darījis, kas visi tie, jūs te maz neziniet, lai apbalodi. Nē, tur šitais resnējs, nē, viņam nevar, viņš jau uz gaisu. Viņš nav draugs ar šiem. Kā, piemēram, mums sapulce ir ierodas tas, kā sauc, Traumaks. Izpildko direktors bija Traumaks. Mums kongresu namā sapulce represētoja brīvas. Es saku, Traumaku kungs, tu uz 16. marts. Kā mums būs ar gājienu, Liepāja pieteica, tie var, ar Rīga. Man neviens nav pieprasījis. Es saku, paceliet rokas, tagad daudz būs jau. Paceliet rokas, kas par to, lai gājiens būs 16. Lati tie beidzi, kā tas ir. Visi šitā tie rocēs. Skaiti tagad, cik ir pārs, cik pret. Nevar redzēt, visi šitā baigās. Es saku, pacēl rokas, cik ir pret. Nav nevienu. Trauma kungs, jūs redziet. Jā, atļauju gājiens vai. Kas notika? Viņš saka, pagājuši, kad es maksāju sodu, kad man bija, cik viņam tie bija, 1000, kaut kas bija jāmaksā, ka viņš to gājienu nebija atļauts. Atļauju to gājienu. Un ko notika ar to gājienu? Viņi nāca visu uzlikt uz strīpainos. Un mēs ar Ādomu to pašu nācām, pie sakas, sapirkām ziedus, nāksim tagad, ka noliksim jau 16. Un šie nāk tagad tas gājiens uz šitie strīpainies atķērušies rokās. Un kas to ķēri pārāva? Nepasakiet, kas pārāva ķēri? Pasteikāli meitenes ar melniem zirgiem izjāja. Atjāja te pretī, man ir bildes. Tikai man ir tas vecais fotoaparāts, tas, kas jānāk. Bet tas vienu bildi, otru. Meitenes izjāk ar melniem zirgiem, šitā pēdī priekšā tur. Un šitā pusē šie stāv. Meitenes pieejā ar tiem zirgiem, zirgus pakaļkājām. Tā strīpaino ķēde pārāvās. Un tad nāca 16. marta gājiens. Vai to var kādam? Bildes ir, bet kam to parādīt? Vai kādam interesē? Neviens ko viņi dara? Nu, tas vien. Tu te sūdzējies, ka tev neatzīst, ja? Un tu man teici, ka visiem tur apbalvoja un tev neatzīst. Nē, bet redz, ir viena ļoti laba motivācija. Tu esi pārāk nacionāls. Mums vien cīņu biedri arī izslēdz no avīzes, izmet ārā. Viņi rakstīja ļoti smuki, bet viņi bija pārāk nacionāli un viņi izmet ārā no avīzes. Tas bija pirms 30 gadiem. Kā tad viņu, lai atzīst, ka viņš baltos krustus nešakā divas reizes atzīst? Viņš pārāk nacionāls. Klausies, drukā tempu un ritmu divas avīzes. Un ritms ir armijas avīze. Temps ir audējām tur jūglā, kur temps. Tas ritms ir. Temps ir kara avīze. Un tajā kara avīzē uzrakstīja tādu rakstu. Es nevaru tādu drukāt. Es uzēju augšā 3. stāvā. Es saku, tad korektorei šitādu nevaru. Jauna meitenīte. Lai iet. Es 3 eksemplārus novilku. Pacēlu tos valstus augstāk, bet nevar drukāt. Bet no rīta jābūt gatavi. Un aizgāju pie Škapara. Tur, kur tās trepītes iet augšā. Zin, tajā. Pasauc to ielu tā. Vecpilsētas ielu tur augšā. Kur Škapars ir? Tas ir galvenais Jānis Škapars tikai bija. Ziniet, ko tie Vecmilgrāve tilta nošāva to šoferu mūrnieku, jā. Un viņš pašlaik tur ir. Gaida, ka viņš atnāks. Šās meitenes ar kafiju tur un gaida un tā. Šeit var. Es nezinu to kafiju, ne, es tāpat esmu. Pagaidi atnāk Jānis Škapars. Es parādu šito. Viņš saķer galvu, ieskrien otrā istabā tur augšā. Tad mans tur tāds repīšs tā vēl, tur. Ko viņš tur darīja, ko ne, atnāk. Ej un svieto formu ārā, nedrukā, ņem nākuši. Bet ko man teiks valdība? Nekas, un ko viņš panācis vēl līdz šaidienē, nezinu. Piezvanu Škaparam, viņš iedeva savu telefonu. Piezvanu, viņš saka, man jau tagad cik 90, cik viņš staigā tur Inčukolnā, kur pa tur mežu. Tad atbrauksim, atkal satiksimies. Ne, viņš atbrauksim, satikties, nekāda interese. Bet klausies, Jāni, tu teici, ka tev vēl kaut ko pateikšu. Tad es jau domāju, kad atnāk šitais no, kur ir tas... Nekas. Ja nevienu neinteresē, jāliek sociālos. Es uzdošu jau. Es domāju, DDD. Mīļie cilvēki. Sociālos un tad sāks interesēties.
Sardze. Stāt. Līdzināties mierā, uz viņu kodu. Sek, koda, sargi. Uz pirmo posteni soļos, marš.